Pēdējos gados arvien lielāka nozīme medicīnā tiek piešķirta fizioterapijai. Pie šiem speciālistiem nereti veidojas garas rindas, īpaši tad, ja pacients vēlas saņemt pakalpojumu par valsts līdzekļiem. Dažkārt gaidīšanas laiks sasniedz pat gadu un vairāk. Šāds pieprasījums skaidrojams ar to, ka cilvēki ikdienā kustās arvien mazāk. Sākotnēji cilvēks jau tika radīts kustībai, viņam bija jāizdzīvo, viņam bija jākustās, viņam bija pašam jādabū savēst. Tagad tu sēdi mājās, atver telefonu, voltiņā pasūti paēst. Viss tev pat nav jāaiziet līdz veikalam. Un tā problēma jau rodās mazkustīgā dzīvesveidā. Tieši tāpēc arī fizioterapeitu profesija paliek arvien populārāka un arvien biežāk cilvēks saskarsies ar to, ka ģimenes ārsti nosūtīs pie fizioterapeita. Fizioterapeita darbs sākas ar pacienta stāvokļa novērtēšanu. Speciālists noskaidro, kā darbojas pacienta muskuļi un locītavas, cik brīvi cilvēks spēj kustēties un kas ierobežo viņa aktivitāti. Pārsvarā visiem ir darbs no 8 līdz 5. Kad tajā laikā tu aizmirsti, ka tev ir jākustās, un tik vienkārši ka mēs vienkārši pasakam, piecelies, aizej, uztaisi kafiju. Aizej pie kolēģa, aizej parunā ar viņu, vienkārši, lai tu pastāvi, lai tu pamaini pozu, jo problēmas jau sākās tajā, ka asinsrīte neriņķo. Labi, tur minimāli bišķiņi viņa riņķo, bet arī, ja jūs nekustināsiet rokas, viņas paliks augstas. Ko mēs darām? Mēs viņas pabužinām, kaut kā pakustinām, kaut ko ar viņām padarām, viņas paliek siltas, vai ne? Tieši tāpat tās ir ar ķermeni, lai viņu bišķiņu aktivizētu, tieši tāpat tās smadzenes bišķiņu aktivizēs, tā vienkārši jāpieceļās, jāpakustās un tā atkal turpināt strādāt. Fizioterapeits strādā ar visdažādākajiem pacientiem, gan ar tiem, kuri atvesļojas pēc traumām un operācijām, gan ar cilvēkiem, kuriem ir hroniskas balsta un kustību aparāta saslimšanas. Viens no būtiskākajiem darba uzdevumiem ir nevien mazināt simptomus, bet arī atrast problēmu cēloni, lai novērstu to atkārtošanos. Es vairāk esmu par to, ka fizioterapija nav paceliet roku, paceliet kāju. Fizioterapija par to, vismaz no manas skatu punktu, es apmācu vingrot mājās. Mans mērķis nav, lai pacients atnāk šeit, padara un aiziet prom un nezin vairāk, ko darīt mājās. Mēs sastādām kaut kādu visvienkāršāko programmu, ko cilvēks var darīt mājās. Un īstenībā es dodu diezgan grūtus vingrojumus, jo tikai caur spēka treniņiem, spēka vingrojumiem mēs varam paildzināt savu neatkarību. Jo ar katru 10 gadi no 30 gadiem ķermeņa muskuļu masa krītās no 3 līdz 8%. Jā, un tas ir tas iemesls, kāpēc 40 gadu vecumā man ir grūtāk piecelties no krēsla. Kāpēc man ir grūtāk izņemt veļu ārā no veļas mašīnas, tas ir tieši tāpēc, ka muskuļu masa zūd. Fizioterapijas metodes ir daudzveidīgas. Ārstnieciskā vingrošana, elpošanas vingrojumi, darbs ar stāju, relaksācijas tehnikas, pareizu kustību apguve ikdienas situācijās. Tas viss tiek darīts, lai ķermenis funkcionētu efektīvāk un drošāk. Mums ir gan insulti, gan operācijas, muguras operācijas, traumas. Tagad pēdējā laikā ļoti daudz laustas potītes. Es nezinu, ar ko to var salikt, bet ļoti daudz, gan arī katram fizioterapeitam ir vismaz viens pacients ar potīšu traumu. Varbūt tas ir ar kaut kādu stabilitāti, ka cilvēkiem tā dziļā muskulatūra ir tik vāja, ka viņi vairāk nejūtās tik stabili. Tur kaut kādas pētījumus noteikti var sākt veidot. Fizioterapija palīdz cilvēkam labāk izprast savu ķermeni un pamanīt tā radītos signālus. Regulāru nodarbību rezultātā daudziem uzlabojas kustīgums, mazinās saspringzinājums, kā arī samazinās atkārtotu traumu risks. Tas nav ātrs process, taču rezultāti parasti ir ilglaicīgi, un lielā mērā viss ir atkarīgs no paša pacienta iesaistes. Tā ir vairāk par tādu kultūru, ka mums, tīpaši es kā jaunais speciālists, kāpēc es tieši izvēlējos reģionā strādāt, jo man gribās izglītot. Man gribās veidot to kultūru, ka ir jāvingro, ir jāsporto, un tas nav tik grūti, vienkārši vajag disciplīnu. Fizioterapeita darbs ir sadarbība. Speciālists palīdz, virza, skaidro, bet cilvēks mācās apzināti rūpēties par savu veselību, un tieši tajā slēpjas fizioterapijas galvenā vērtība.